Latvijā tiek meklēti bruņoti laupītāji. Valsts policija šodien bija iedarbinājusi operācijas slāzdi, kas atcelta īsi pirms panorāmas sākuma. Un iedzīvotājiem bija jārēķinās, ka bija plaši satiksmes ierobežojumi un policija arī pārmeklēja automašīnas. Jā, bet operācijas slāzdi iedarbināja pēc bruņotas laupīšanas, kas notika Vecrīgā. Un pat labi, lai uzzinātu jaunāko informāciju, esam sazinājušies ar Ģirtu Zvirbuli, kurš arī atrodas notikuma vietā, kur šī bruņotā laupīšana notika. Sveiks, Ģirt, un kas tad ir šī pēdējā jaunākā informācija, ko tu mums vari sniegt un arī precizēt, kur šī laupīšana notikusi? Sveiki, kolēģi! Labvakar, skatītāji! Jā, operācija, speciālais plāns slāzdi pirms īsu brīža ir atcelts, taču policija turpina meklēt noziedzniekus citām metodēm. Arī šeit notikuma vietā, tas ir Vecrīgā Jāņa ielā 3, pulksteņu veikals Baltika Vačis, jeb Baltijas pulksteņu latviski tulkojot. Šodien pulkstens 3:30 pēcpusdienā tajā iegāja 4 vīrieši un veica laupīšanu, pēc tam aizbēgot un pametot noziegumu vietu ar automašīnu pelēkas krāsas Volkswagen Golf 5. Golfu. Šobrīd, jā, šeit notikuma vietā darbu turpina eksperti. Vairāk no viņiem ir iekšā veikalā, tāpat arī veikala darbinieki. Ārpusē neman nekādas ielaušanās pēdas, jo laupītāji visticamāk iegāja šajā veikalā darba laikā vēl kā parasti klienti. Iekšā var redzēt arī, ka darbinieki veic tīrīšanu, cim redzot, ir sasists kādas vitrīnas laupīšanas laikā vai kas tam līdzīgs. Arī ir viens cilvēks laupīšanas laikā guvis ievainojumus. Tas ir veikala apsargs, taču pēc policijas sniegtās informācijas šie ievainojumi nesot vismaz dzīvībai bīstami. Laupītāji esot bijuši bruņoti ar šaujamieročiem, proti pistolēm vai arī tiem līdzīgiem priekšmetiem. Tātad vismaz 4 vīrieši, 4 personas piedalījās šajā laupīšanā, kuru meklēšana joprojām turpinās. Valsts policija lūdz atsliecinieks, kuri ir redzējuši kaut ko šeit vai pamana kaut kur vai šo automašīnu vai kādu no arī vīriešiem. Vismaz 2 vīriešu attēlus ir arī policijai izdevies iegūt, par to ziņot uz ekrānā redzamajiem tālruņiem. Tāda šobrīd tā aktuālākā informācija, cik lieli materiālie zaudējumi tika nodarīti un kāds bija laupītāju guvums, par to šobrīd informācija vēl tiek precizēta. Tā kā gaidīsim, kādi būs jaunumi no policijas un ziņosim par to. Atgriežamies studijā. Jā, Ģirt, vienīgi varbūt vēl jautājums, precizējot šī veikala specifisko piedāvājumu, vai varbūt var raksturot, kas tad ir bijis tas iekārojamais, ko laupītāji ir vēlējušies iegūt. Ja tu teici, ka daudzums šobrīd nav zināms, tad apmēram kas ir bijis tas, ko viņi meklēja? Tad, vai tā ir skaidra nauda, vai tie ir pulksteņi, kas šeit, kā redzams, pēc skatlogiem tiek tirgoti ekskluzīvi pulksteņi, ļoti dārgi, acīm redzot. Redzēja arī, ka veikala darbinieki slauka lauskas no sasitām vitrīniem, tātad visticamāk laupītāji ir cenšies iegūt arī šos te pulksteņus vai vērtslietas, kas atrodas veikalā, bet precīzāk droši vien par laupījuma apjomu būs jāgaida policijas ziņas. Jā, paldies, Ģirtev, par šīm ziņām. Redzam arī atsliecinieku filmēto video materiālu šodien no Vecrīgas, kurā redzam šos 4 iespējamos laupītājus. Viņu meklēšanai policija šodien bija iedarbinājusi speciālo plānu slāzdi, kas Rīgā un daudz viet citur Latvijā izraisīja pamatīgus satiksmes sastrēgumus, taču operāciju policija 10 minūtes pirms 8 vakarā ir atcēlusi un valsts policija turpina darbu pastiprinātā režīmā ar citām metodēm.